grib mums labus vārdus teikt Starptautisko lietišķo cilvēku apvienības pārstāvja. Lūdzu! Sveicināti, mīļie Ludzas iedzīvotāji! Un es jau redzu, ka atmosfēra ir nokaitēta jau līdz maksimumam, un tas ir ļoti liels prieks. Un arī man ir liels prieks, un arī uztraukums, protams, stāvēt jūsu visu priekšā šodien. Un gribētos jums novēlēt no mūsu Starptautisko lietišķo cilvēku apvienības milzīgu sveicienu šajos brīnišķīgajos jūsu pilsētas svētkos. Un gribētu pateikt jums, ka mēs jūs visus kaut gan nepazīstam, bet mīlam ar Jēzus Kristus mīlestību. Un gribētu jums novēlēt pašu svarīgāko, kā mums liekas katra cilvēka dzīvē, nepazaudēt savu dvēseli šajā pasaules burzmā, bet uzticēt viņu mūsu kungam un glābējam Jēzum Kristum. Liels paldies, lai Dievs jūs svētī! Šodien esam sumināti no Bulgārijas, no Krievijas, no Lietuvas, no visām pusēm, un esam saņēmuši arī ziņu, ka mums saņemsim sveicienu no Parīzes.